Esiet sveicināti, lai Dieva miers jūsu namā. Esiet bagātīgi, bagātīgi svētīti. Tas kungs, lai tevi svētī un lai tevi pasargā. Tas kungs, lai apgaismo savu vaigu pār tevi un lai ir tev žēlīgs. Tas kungs, lai paceļ savu vaigu uz tevi un lai dod tev mieru. Amen. Un es šodien lasīšu no Jāņa evaņģēlijas, tad Jāņa evaņģēlijas 5. nodaļa, no 31. līdz 47. pantam. Un tad Jēzus šeit liecinā, viņš runā uz tautu, kura neatzīst viņu par Mesiju, kura neatzīst viņu par glābēju, kuri nepieņem šo apžēlošanās laiku uz Izraēlu tautu, uz farizējiem, uz rakstu mācītājiem, uz reliģiskiem cilvēkiem, kuri neievēro, jeb neredzēja to, ka Jēzus ir Mesija, ka Jēzus ir patiesais glābējs, ka Jēzus ir Dieva ģērs, kas nes visas pasaules grēku. Un, ja es šeit saka, ja es viens pats liecinu par sevi, tad mana liecība nav pareiza. Tad ja es saka, ja es liecinu par sevi, tad mana liecība nav pareiza. Un es domāju, arī mēs savā dzīvē, mēs nemeklējam paši, vienkārši, lai sevi godātu, lai sevi celt, lai sevi kaut kā parādītu, bet mēs visi savā dzīvē darām Dievam par godu, Jēzum par godu, un es arī šodien šo vārdu sludinu, lai būtu patīkams Dievam, lai būtu patīkams Jēzum Kristum, un nevis lai sevi kaut kādā veidā celtu vai pagodinātu, bet lai Jēzus tiktu celts, pagodināts un teikts manā dzīvē, un viņš būtu priecīgs par mani, kad viņa vārds mājo manī. Amen. Un tad mums ir ļoti svarīgi, kad Dievs liecinā par mums, kad Dieva vārdā teica, ka tas nav brīnišķīgi vai labi, ka cilvēki tev uzteic, bet ka Dievs tev uzteic. Amen. Tas ir ļoti noderīgi tavai dzīvē, ka Jēzus tev uzteic. Ir cits, kas liecina par mani, un es zinu, ka liecība, ko viņš dod par mani, ir pareiza. Amen. Tad Dievs liecināja, Dievs pats iestājās par Jēzu. Amen, jo viņš bija Tēvs sūtīts, viņš nāca šeit virs zemes. Miesā nāca šeit virs zemes, jo Jēzus ir kungs, viņš ir valdnieks, viņš ir Dievs. Jūs esat izsūtījuši pie Jāņa, un viņš patiesību ir devis, patiesa liecība ir devis. Ja? Tomēr es nepieņemu liecību no cilvēkiem, bet to pieminu, lai jūs tiktu izglābti. Tad, kad sūtīja, ka mēs Jāņa evaņģēlijā sākumā lasījām, kad farizēji un rakstu mācītāji sūtīja savus cilvēkus un jautāja, vai tu esi tas, jā, vai tu esi Kristus, vai tu esi Mesija, vai tu esi gaidāmais pravietis. Un Jānis teica, ne viens, ne otrs, ne trešais, ja? Bet viņš saka, esmu saucēja balss tuksī, kas sauc, sataisiet tam kungam ceļu, kā pravietis Jesējas sacījis. Un Jānis Kristītājs, viņš nāca Elijas garā, un viņš kristīja grēku nožēlas kristību. Amen, lai visi nāktu pie ticības, jā, lai visi ticētu Jēzum, lai viņi saprast, ka Jēzus ir tas patiesais glābējs, ka Jēzus ir atbilde katram cilvēkam. Un tad Jānis Kristītājs, viņš bija svece, kas īsu brīdi deg un spīd, bet cilvēki gribēja līksmoties viņa gaismā. Bet man ir lielāka liecība nekā Jāņu darbi, ko Tēvs man ir devis, lai es to pabeidzu, un šie paši darbi, ko es daru, liecina par mani. Tad visi darbi, un es ticu, šodien visas šīs liecības, kas arī filmē, ja, skaties, ko dara Dievs, jūs varat iet iekšā YouTube, uzrakstīt kristīgas liecības, un es filmēju šīs liecības, un es redzēju to, ka katra liecība viņa liecina par Kristu. Un katra liecība pagodina viņu, un es redzu viņu darbus. Ne tikai vairāk kā 2000 gadus atpakaļ, bet šodien mēs redzam Jēzus darbus, mēs šodien redzam viņa godību, viņa slavu, ka viņš ir reāls, ka viņš ir dzīvs un ka viņš darbojas cilvēku dzīvēs. Amen. Un Tēvs, kas man ir sūtījis, pats ir liecība devis par mani, bet jūs viņa balsi nekad neesat dzirdējuši, tad viņas seju redzējuši. Tad Dievs pats liecina par Jēzu. Kā Dieva vārdā teica, ka neviens nevar nākt pie Jēzus, ka ja pats Dievs, ja pats Tēvs nevelk. Amen, pats Dievs mūs velk pie Jēzus. Amen, aleluja, slava Dievam.
ka mēs esam Dieva vadīti un ka Dievs mūs vada Kristus tūmā un ka viņš mūs izrāvis no šīs tumsības varas un pārcēlis savā mīļā dēla valstībā, kurā mums ir dota grēku piedošana un pestīšana. Amen. Un tālāk, ja es saku uz farizējiem rakstu mācītājiem, viņš var teikt arī šodien, vai viņa vārds mīt tevī. Vai Jēzus vārds mīt tevī, kā es lasīju Kenneth Hagina grāmatu Ticīgo varu, ka ļoti ticīgā vara, tad ļoti svarīgi, lai Dieva vārds, viņš iet tavā garā, ne tikai prātā, bet ka viņš iet, ka tu visai baro sevi, kamēr tas iet tavā garā. Amen. Un ka tavā garā mīt šis vārds, Dieva vārds, dzīvības vārds. Viņa vārds nemīt jūsos tāpēc, ka jūs neticat tam, ko viņš ir sūtījis. Jūs pētījāt rakstus, cilvēki farizēji tajā laikā pētīja rakstus, un jums šķiet, ka tajā jums ir mūžīgā dzīvība. Un tie ir, kas dod liecību par mani. Tad Dieva vārds vienmēr dod liecību par Jēzu. Amen. No cilvēkiem es godu nepieņemu, bet es jūs pazīstu, ka Dieva mīlestība nav jūsos. Tad Jēzus apsūdzēja farizējus un reliģiskos cilvēkus, ka Dieva mīlestība nebija viņos. Vai Dieva mīlestība ir mūsos? Amen. Vai mēs tiecamies pēc Dieva mīlestības, pēc viņa klātbūtnes, pēc viņa tūma, lai mūsos plūst mīlestība. Kad cits cilvēks staigā pa draudzē meklē mīlestību, bet mums pašiem ir jāiztaro šo mīlestību. Mums nav jāmeklē citos mīlestību, bet mūsos ir jābūt šai mīlestībai un jāmīl citus. Amen. Bet es jūs pazīstu, ka Dieva mīlestība nav jūsos. Esmu nācis savu tēvu vārdā, un jūs mani nepieņemat. Un cits nāk savu paša vārdā, un jūs to pieņemat. Tad ja es nāca Dieva vārdā, un cits nāk pats savā vārdā, un viņu pieņem, kā jūs varat kļūt ticīgi? Kā jūs varat kļūt ticīgi, cits no cita godu pieņemdam, bet nemeklēdam godu, kas nāk no vienīgā Dieva? Tad mums, kā Dieva bērniem, mums ir jāmeklē Dieva godu. Mums jau jāmeklē, lai pieņemt godu cits no cita, un pieņemt kādu, kas nāk pats savā vārdā, bet pieņemt to, kas nāk Dieva vārdā. Pieņemt to, kas nāk Jēzus Kristus vārdā. Amen. Pieņemt pašu Kristu. Pieņemt pašu dzīvo Dievu. Pieņemt viņu savā sirdī. Amen. Amen, 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 jo mums ir kaut kāds laiks, ka mēs esam zīdaini, bet pienāk laiks, ka mums pašiem jāmāk celties. Un ne tikai likt ticību savu mācītāju un cilvēkiem apkārt, bet sākt pašam iet soļus un meklēt Dieva atzinību viņa priekšā, staigāt viņa ceļos, staigāt viņa gaismā. Amen. Nedomāju, ka es jūs apsūdzēšu pie tēva, jums ir savs apsūdzētais Mūzus, uz ko esat likuši savu cerību. Tad farizēju un rakstu mācītāju, Izraēla tauta, viņa lika cerību, daudz lika uz Mūzu. Bet Jēzus saka, ja jūs ticētu Mūzum, jūs ticētu arī man. Jo par mani viņš ir rakstījis. Bet ja jūs neticat viņa rakstiem, kā jūs ticēsiet maniem vārdiem? Tad par Jēzu jau rakstīja Mūzus. Jā, Mūzus teica, celsies tāds pats pravietis kā es, un katrs, kas šim pravietim kalpo, kas ticēs, viņam dzīvos, bet kas neticēs, tiks izdeldēts. Ja, tad kā Dieva vārdā ir teicis, ka tie, kas netic, tie, kas nepieņem Kristu, Dieva dusmas paliek uz šiem cilvēkiem, bet katrs, kas pieņem Kristu par savu glābēju, viņš iegūst sevī dzīvību, mūžīgo dzīvību, viņš dzīvos mūžīgi un nekad nemirs. Amen. Ticēsim Dieva vārdam, ticēsim viņa gaismai, ticēsim, ka viņš ir dzīvs, un es tam ticu, esmu pilnīgi pārliecināts, amen, esmu pilnīgi pārliecināts, ka Jēzus ir augšām cēlies, ka viņš ir dzīvs, un ka viņš ir patiesais glābējs un pestītājs visai šai zemē. Amen. Esiet bagātīgi svētīti šajā pirmdienas dienā, Jēzus Kristus vārdā. Amen. Es tev lūdzu svētī arī šodien katru cilvēku, kas šodien klausījās debes Tēvs, tev lūdzu, lai mēs katrs esam par liecību, lai mēs katrs esam par liecību otram, un debes Tēvs, ka tu esi tas, kas liecina par mums, tu esi tas, kas iestājies par mums, debes Tēvs, un palīdz, kungs, ka mēs nekad nemeklējam savu godu, ka mēs nemeklējam savu atzinību, debes Tēvs, bet ka mēs meklējam atzinību no Tevis, un ne no cilvēkiem, bet no Tevis, kungs, lai mēs katru dienu dzīvotu, kaut ko izdarīt Tevis labā, Dievs. Amen.
Lai mēs dzīvot priekš Tevis, lai mēs dzīvot priekš Tevis, Jēzu, lai mēs dzīvot priekš Tevis, Svētais Gars, un pagodināt Tavu vārdu ikdienas. Svētī šodien katru mūžīgais un patiesais un svētais Dievs, Jēzus Kristus vārdā. Āmen.